Labdien visiem! Uzreiz pateikšu, šis nebūs video par remontu, šis būs stāsts varbūt par tehnisko apskati un varbūt tādu diezgan, manuprāt, cūcisku rīcību no tehniskās apskates inspektora puses. Kāpēc ir šis stāsts? Šis panelis ir no Audi 80, tā saucamā burbuļa. Pie manis bija atbraucis pagājušajā nedēļā onkulis. Es šos spidometrus taisu, viņiem ir problēma ar odometra zobratu, tu nolūst zobiņš un viņš pārstāja skaitīt. Esmu viņus jau, nezinu, kāds 50 droši vien sataisījis. Bet, situācija tāda, kāpēc ir šis video? Onkulis aizbrauc tehnisko apskati, skaidrs zinādams, ka par šo lietu liek divnieku, bet viņš jau laicīgi paņem pagriežus priekš tos cipariņus, lai viņi nesakrīt ar pagājušā gada rādījumu. Bet inspektors, protams, ir ļoti centīgs, un viņš izbrauc ārā no skates tajā laukumā un pabrauc tur pa to laukumu, lai pārliecinātos, ka šis odometrs neskaita. Un, protams, par to ieliek divnieku. Tātad divnieks ir vērtējums, kas apdraud satiksmes drošību, būtisks kaitējums satiksmes drošībai. Es neko neteiktu, ka šī automašīna būtu 10-gadīgi jaunāka. Tiešām auto, kuram šis te nobraukums varbūt pārdodot ietekmē kaut kādu cenu vai kaut ko tādas tiešām būtiski kaut kāds, bet šie Audi, principā, viņi cenu diapazons viņiem ir no kaut kāda 500 līdz 1000 eiro, ir retiem ļoti gadījumiem kaut kāda retas komplektācijas vai motori. Tur varbūt tad arī vairāk, bet, principā, tie ir ļoti, ļoti lēti auto, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 99% pircēji viņiem ir pilnīgi vienalga, cik ir odometra rādījums. Un, šis ir tas stāsts, kas man liekas drusku tā kā, tas ir reāli cūcis no inspektora puses, jo viņam tas nebija jādara. Ja tie cipari nesakrīt ar pagājušā gada, viņš pat varēja saprast to, ka viņš nedarbojas, bet viņš mierīgi varēja rakstīt, nerakstīt to divnieku. Tāpēc, kad ja viņam uznāktu pēc tam kontrole, tātad, cirreiz viņiem ir tā, kad skatījos, pēc izbraukšanas no skates, viņam vēlreiz to mašīnu un tad pārbaudīt kādu inspektoru darbu. Bet es pilnīgi pārliecināts, ka viņam nekādas problēmas nebūtu, jo šie rādījumi nav, teiksim tā, identiski pagājušā gada. Un līdz ar to arī, tātad šī te viņa izpausme ar šo izbraukšanu laukumiņā un pārbaudu nebija absolūti vajadzīga. Bet, cilvēkam gribējās traki iekrāmēt onkulim vēl vienu divnieku. Es nezinu, vai tas bija vienīgais vai bija vēl kaut kas, bet manā skatījumā rīcība ir nezolīda, teiksim tā. Jo es saprotu šī likuma, teiksim, tas gars ir tāds, lai novērst šo te odometru grozīšanu tādā veidā, tur to auto tirgu bojājot un tā tālāk, bet es domāju, ka cilvēks, kas pērk 30-gadīgu auto par 500 eiro, viņam ir gluži vienalga, kāds tur tas cipars ir iekšā. Un, vienkārši tā ir tāda diezgan cūcīga rīcība. Es gan uzreiz pateikšu, ka man nav tā, ka man ir hroniskas problēmas ar tehnisko apskatu, kad es uzskatu, ka viņi tur lauž auto. Es esmu tehnisks cilvēks, un es arī saprotu, ka ja kaut kas, teiksim, mazums bremžu šļauka pārplīst uz stenda, piemēram, tad ir labi, ka viņi pārplīsus uz stenda, nevis tajā brīdī, ka man izbrauc kāds krustējumā priekšā un man jāliek pa mēmiem, piemēram. Tas tāds piemērs, vai arī, tāds absurds stāvējis ārā tehniskā apskatē. Un tur vienam citam cilvēkam tur krata to mašīnu, un viņš saka, rekā man lauž stūris pirksts, ko es viņam varu atbildēt? Uz ceļa tur līkumā slodze ir uz to piekars 100 reiz lielāka nekā uz tā stenda. Tas arī tas stāsts, bet šī lieta, manuprāt, vispār neatiecas uz satiksmes drošību, un tas, man liekas, ir tāda vienkārši vēlme, nezinu, kaut kā izpausties inspektoram. Esmu dzirdējis arī tādas absurdas lietas, kā, labi, lai jau paliek. Ir bijuši tādi interesanti gadījumi, kur varētu pastrīdēties, maigi izsakoties, bet šis tiešām lieta, kas, man liekas, ir tāda, no pirksta izzīves divnieks. Un tajā pašā laikā mums ir ļoti daudz šīs te pilnpiedziņas automašīnas uz Latvijas ceļiem, kur CSDD nespēja pārbaudīt uz stenda bremzes, un viņas ar subjektīvu tādu pārbaudu izbraucot pa kvartālu tiek izlaists cauri.
un tur viss ir kārtībā. Tātad nespēja pārbaudīt auto uz bremžu stendi ir ok, un tur divnieks nav, un CSDD viss pareizi izdara, bet odometrs, kurš negriežās 30-gadīgam Auģikam, ir ļoti būtisks bojājums, dēļ kura ir jāliek divnieks. Nu, diezgan absurdi. Es arī taisnu priekš kāds piekabēja gaismas, jo iepriekš viņas stāvēja šeit sānā, un tas, protams, principā tas derēja tehniski apskatēji, bet ir niansi. Ir arī tāds ļoti būtisks trūkums satiksmes drošībai, ka šim trīsstūrītim tur ir iekausēta bultiņa, viņi rāda uz augšu, un tad šim lukturim noliekot viņu sāniski šeit, viņam šī bultiņa rādīt uz sāniem, un tas apdraudētu satiksmes drošību. Nu, tā, protams, ir ironija, bet nu labi, lai jau viņiem tieks pārskrūvēja tagad uz apakšu, uz skati, pēc tam atlikšu atpakaļ tur. Bet, nu jā, nu tas ir tāds ir jautājums. Nu, protams, varētu arī diskutēt par to, kad ir valstis, kur prasības ir stipri stingrāks. Bet ir arī valstis, kur ir stipri, varbūt tā, savādāk skatās uz daudziem defektiem, pie kuriem mums liek divniekus, un tur tam vispār nepievērš uzmanību. Nu, tas tā. Tās ir pārdomas, principā. Tā kā uzrakstiet komentārā, kā jums ir gājis tehniski apskatē, bet, nu, šis bija tāds vairāk, tiešām tas nav tāds kaut kas slikts par tehnisko apskatu kā tādu, bet tas par šo konkrēto gadījumu.